24. novembrī Olimpiskajā sporta centrā Rīgā startēja 8. regulārā sezona frisbijā telpās. Vīriešu komandu konkurencē veiksmu čempionātu sāka pērnā gada čempioni Salaspils Fighting un Rīgas vienība Ultimate Decision. Sieviešu grupā bez zaudējumiem cīnījās 3 komandas – pērnā gada čempionis Salaspils frisbija klubs, NCAP no Ventspils un Moments no Ogres. Vīriešu grupā laukumā devās 7 Latvijas frisbija līgas komandas, kā bija paredzams, tad cīvākās cīņas izvērtās starp šī gada favorītiem. Pirmajā top komandu spēlē tikās Rīgas komanda Ultimate Decision un Ventspils vienība Flying Worms. Abas šīs komandas pērn cīnījās par Latvijas frisbija čempionāta bronzas kodolgām. Toreiz veiksmīgāki bija ventspilnieki, un šoreiz ar minimālu pārsvaru 12-11 uzvarēja Rīgas vienība Ultimate Decision. Lai ir ventspilnieki sāka veiksmīgi, izvirsoties vadībā 5-1, tomēr rīdzinieki spēja ātri lauzt spēles gaitu un jau puslaika noslēgumā izvirzīties vadībā 7-6. Turpinājumā šis Ultimate Decision pārsvars tika palielināts līdz +2, tomēr Flying Worms spēja izlīdzināt spēles gaitu, panākot neizšķirtu 10-10, vēlāk arī 11-11. Individuāli šajā posmā izcēlās pērnās sezonas vērtīgākais spēlētājs Kristaps Vecāgans no komandas Flying Worms, kas ventspilnieku vienīgajā spēlē guva 11 lietderības punktus, 8 ķerti diski zonā, 1 rezultīva piespēle un 2 aizsardzības. Tomēr punktu šai cīņai 12-11 pielika Kārlis Malcinieks ar noķeru disku zonā pēc Sergeja Volkova piespēles. Otrajā top komandu cīņā pārāki bija pērnā gada čempioni Salaspils Fighting ar 12-10 uzvarot Rīgas komandu Soulfly UD. Pārliecinošāk spēli sāka salaspilieši, ātri iegūstot 3 punktu pārsvaru, panākot rezultātu 4-1. Rīdziniekiem spēles skaitu un arī rezultātu izlīdzināt izdevās tikai otrajā puslaikā, panākot 9-9. Tomēr Salaspils Fighting neizlaida uzvaru no rokām, ātri atjaunoja 2 punktu pārsvaru. Īpaši jāizceļ salaspilieša Roberta Apiņa labā spēle aizsardzībā ar vidēji 3 aizsardzības epizodēm spēlē, kas noteikti palīdzēja kaldināt uzvaru šajā cīņā. Un pēdējo spēles punktu 12-10 guva Dainis Teteris pēc Mārtiņa Gusāra piespēles, nodrošinot salaspiliešiem uzvaru pār rīdziniekiem. Pie pirmās uzvaras čempionātā tika arī debitanti Ventspils komanda Probably Some Latvians ar 13-4 pārliecinoši uzvarot Daugavpils Universitātes komandu. Spēles liktenis praktiski tika izšķirts jau pirmajā puslaikā, ko ventspilniekiem izdevās noslēgt ar graujošu pārsvaru 7-1. Tomēr arī turpinājumā daugavpiliešiem neizdevās mainīt spēles gaitu. Jāatzīmē, ka ventspilnieku komandas kodolu, līdzīgi kā Salaspils junioru komandai, veido Latvijas frisbija junioru izlases spēlētāji. Sieviešu grupā šogad startēja 7 komandas. Pārliecinošas sacensības sāka pērnā gada čempiones Salaspils frisbija klubs. Pirmajā spēlē ar 13-8 uzvarot pērnā gada vicečempiones KCN Rīga komandu. Salaspilietes sāka pārliecinoši, izmantojot gandrīz vai katru KCN Rīga kļūdu, un puslaikā varēja doties ar drošu 6 punktu pārsvaru 7-1. Turpinājumā spēle izlīdzinājās, bet rīdzinieces vairs nespēja sasmelt izlieto ūdeni un atzina Salaspils frisbija kluba pārsvaru ar 13-8. Arī pārējās 2 spēlēs salaspilietēm uzvaras pret citām 2 Rīgas komandām – Ultimate Decision 13-6 un MindPV Victory 13-2. Otrajā top komandu duelī Ogres komanda Moments pārspēja jau pieminēto KCN Rīga vienību ar 13-10. Spēle noritēja punkts punktā te vienai un te otrai komandai pārņemot vadību. Tomēr otrajā puslaikā Moments spēlēja stabilāk, spēja pārņemt iniciatīvu un palielināt pārsvaru līdz 3 punktiem. Punktu spēlē 13-10 pielika Dace Cīrule pēc Ingas Bleideles piespēles. Arī pārējās spēlēs ogrēnietēm uzvaras 13-2 pret Daugavpils DU Ultimate Lifestyle un 12-9 pret Rīgas komandu Ultimate Decision. Sieviešu grupā čempionātu pārliecinoši iesāka arī Ventspils komanda Hands Up, kas ar 13-2 uzvarēja Daugavpils DU Lifestyle Ultimate un 13-3 Rīgas MindPower Victory. Sacensību pirmais posms tika aizvadīts nomāktā noskaņā. Komandas izgāja laukumā ar sēru lentītēm, kā arī visi vienojas kopīgā klusumā brīdī pieminot Solitūdes traģēdijas upurus.
Latvijas frisbija līgas spēles notiks vairākos posmos dažādās Latvijas pilsētās, bet čempioni tiks noskaidroti 15. un 16. martā Salaspilī. Vairāk informācijas par Latvijas frisbija līgas norisi var rast www.frisbijs.lv.